vēlamies būt sarkans. Jaunais mācību gads Gulbenē iesācies ar lielām pārmaiņām. Atklāts radošo iniciatīvu centrs, kur aktīvi darbojas Gulbenes mākslas skola un daļēji arī Gulbenes mūzikas skola. Mēs esam pilnīgi jaunās, renovētās telpās, kuras esam gaidījuši 10 gadus. Mūsu vecajās telpās mums jau sen bija kļuvis par šauru. Un šīs vecās telpas mums arī nebija piemērotas tieši mākslas skolas vajadzībām. Būtisks aspekts tam, lai skolas vide būtu pielāgota mācību darbam, bija iesaisti skolas labiekārtošanas procesos. Es personīgi esmu arī ļoti daudz ieguldījusi sava laika un ideja tajā, kā izskatīsies telpas. Un mums tā idejiski un konceptuāli ir šī vienošanās par to, ka mūzikas skola mums ir dzeltena krāsa vairāk, un mākslas skola ir vairāk sarkana krāsa. Tā kā mēs arī ar tādu krāsu kodu esam atšķirīgi. Mums ir katrā klasē ir izlietnes, kas ir ļoti būtiski mūsu darbam. Mums ir arī šādas te mēbeles ar atvilkni, kurā mēs varam glabāt liela izmēra papīrus vai dažādus darba rīkus, kas mums ir. Jo šis ir tāda ļoti funkcionāla mēbele, kuru mēs arī ļoti vēlējāmies, lai mums būtu. Ēka iekārtota tā, ka katra skola atrodas savā pusē. Savukārt vestibils un atpūtas telpa skolēniem ir vienota. Jaunajā ēkā Vidusielā 7 turpmāk norisināsies mācību process arī Gulbenes mūzikas skolas mūzikas teorijas, pušam instrumentu un sitam instrumentu specialitātes apgūšanai. Pārējie mācību priekšmeti notiek līdzinējā mūzikas skolas ēkā. Mums tā kā palika mazliet pa šauru. Ja sevišķi zāli mēs nevarējām sadalīt, jo tur nāca ieskaites, un skolotāji gribēja izmēģināt, bet tur jau bija aizņemts. Un tagad pūtēju orķestrim ir sava telpa, kur pultis visas stāv, nav jānēsā. Viss jaunais, kā jūs saprotiet, bija parasti, ja? Sākums bija tāds skumīgs, bet tad, kad es te jau augusta beigās nācu un pieradinājos un tā kā iejutos, es esmu laikam paspējusi pierast, un es īstenībā priecājos. Un bērniem arī patīk, un vakar man bija daži vecāki atnākuši mazajai mūzikas skoliņai, un arī viņi bija tā priecīgi, tā, wow, cik jums tas skaisti. Gan telpās, gan arī no ārpuses skolu rotā gleznotāja Jūlija Madernieka darba motīvi. Pašlaik skolas ir iejušanās un iekārtošanas posmā, taču idejas par plašo telpu, vides un resursu izmantošanu ir daudz. Radošo iniciatīvu centra tapšanas kopējās izmaksas ir 2,1 miljonus eiro. Projekts īstenots ar valsts budžeta atbalstu kā augstas gatavības pašvaldību investīciju projekts.